cilvēka dzīvi var salīdzināt ar upes plūdumu. Un tad pēkšņi mēs piedzimstam. Un vai ziniet, kā tas ir? Mierīgi, plūstoši un nezināmi, kā ir šis ūdens. Un tad mēs apjaušam, ka dzīve nav rožu dārzs, un dzīvē gadās visādi šķēršļi. No ūdens mēs varam mācīties to, ka dzīvē nav grūti šķēršļi. Ir jāvar un jāgrib pārvarēt visu to, kas traucē tavā ceļā. Tā tu tikai sasniegsi savu mērķi. Dzīvē ir dažādi šķēršļi, arī tādi, kas slēpjas dziļi apakšā, aiz kuriem ir jāuzmanās, lai nepakūtu. Un tu gribi vai negribi, tomēr viss plūst un mainās.